dzīvē nepatīkās varbūt darīt, kuri vajadzīgi baigiem meistari, baigās specializācijas, bet mans tas uzdevums ar franču telēm kopā parādīja, kā sarežģītas nepatīkamas lietas, kas šajā, piemēram, būs sienu špaktelēšana, tad apdares darba, kas ir putekļaini, vajadzīgs speciālists, vajadzīgi piešaut roka, daudz jāslīpē, iemaņas, kā to visu var izdarīt daudz vienkāršāk. Tajā mums palīdzēs šis te brīnuma līdzeklis, kas ir rullīts špakteles rulēšanai, tā ir tā inovatāka, ražotas Francijā. Un ar to tad mēs uz sienas rulēsim špakteli, kas mums dod to, ka pirmām kārtām ir daudz mazāks patēriņš, otrām kārtām ir daudz vienmērīgāk špakteli masas uznešana uz sienas, un trešām kārtām daudz ātrāks darba apjoms nekā to darot vienkārši lāpsti. Lai tas rezultāts līdz galam būtu labs, mums ir Francijā ražota speciāla špaktelāpste, kas ir arī patentēta. Ar šo instrumentu tātad var jebkurš iecācējs lietas nepratējs, neprofesionāls līdzināt to, ko sadara ar šo te rulli. Nu, un tad skatīsimies, kas būs tālāk. Mēs droši rulli mērcējam špakteli vasā, viņš tad ir iegājis, un sākam uzmest uz sienas. Nesam vienmērīgi sienas, izveidojot šādu rakstu. Tātad šī ir franču lampa, un smuki parāda, arī tur pat tās Francijā ražot, kā veidojās raksts. Ņemam nākušu reizi, mērcējam droši iekšā spaidī, špakteli masu un vienmērīgi liekam uz sienas visu. Mēs varam droši regulēt to apjomu, cik daudz mēs gribam. Mēs varam izrulēt vairāk, būs mazāka kārta ar špakteli masu. Mēs varam izrulēt mazāk, tad būs biezāka kārta ar špakteli masu uz sienas. Nu, šobrīd es esmu šajās dažās katras sekundēs. Man šeit ir kvadrātmetrs. Špaktelāpste ir ražotas Francijā, un kur tas noslēpums ir? Tas noslēpums ir tajā, ka šie stūrīši, viņi ir slīpi uz leju. Tas arī dod to, ka špaktelējot mēs nevaram ievilkt iekšā sienā tās švīkas, kuras mums pēc tam ir jāliecina. Šeit mēs to mūsu neguldo sienu esam jau mēģinājuši strādāt. Tad ņemsim lielo lāpsti, ņemsim mazo lāpsti, un mēs mēģināsim parast, kur ir risks. Tāpēc vajadzīgi ir profesionāli slīpētāji, špaktelētāji. Tajā, tad, kad papildus ir jāpievilkt, šeit mēs varam ievilkt švīkas. Ņemam šo lāpstu un mēģinām līdzināt ārā. Kas mums sanāk? Mums sanāk, ka tad, kad mēs līdzinām ārā, šeit veidojās izcils uz ārā, nevis uz iekšu. Un tā ir tā atgriezta atšķirība, ka šo mazo izcilnīti mēs smilšķi noslīpēsim nost. Nevis ir būs iegriezts, mums ir otrais jāgruntē, otrais jāliek špakteli masa virsū, otrais jāslīpē, tad dubults darbs. Mēs ar šo te vienu lapsi smuki izlīdzinām, netraumējam šo te lapus virsmu, kura mums jau ir smuki apstrādāt. Tad mums visu laiku veidojās izcilnīgs uz ārā, kur mēs noslīpēsim. Franču teles.